Kristiānas misijas atbalstītāji un, protams, visi misionāri. Ja jau tā filma beidzās ar šādu žestu, acīm redzot, man ir tas gods paziņot, misija turpinās. Un tas ir lieliski. Es gribu teikt dažus vārdus par iedvesmu, jo misijas pamatā, manuprāt, ir iedvesma, ko mēs nododam viens otram. Paši aizraujamies, vienalga vai nopietni, vai nenopietni, vai mēs uztveram to kā spēli, vai mēs uztveram to kā tiešām personīgā misija savas tautas labā, bet mēs iedvesmojam viens otru. Un šis neprātoties process mācīties un mācīt, ja tā iet kā mūžīgais dzinējs mūsu prātos vai mūsu darbos. Tad faktiski misija, šī iespējamā misija, es nemaldos, pirmajā reizē teica, neiespējamā misija, kas kļūst par iespējamo misiju, ja, ir mani iedvesmojusi, un es tā pirms nākšanas pie jums šajā lielajā zālē pajautāju tādam padomniekam, ko tad esmu paveicis šīs misijas ietvaros. Un atbildi, pareizāk pie skaitļi, man ļoti labi apmierināja. Esmu bijis 28 skolās ar stundu, stundu pārs ir pusotru stundas. Un savukārt pie manis ir bijuši ēndienās 88 skolni no šīm pašām skolām. Un man ir prieks, ka es to esmu izdarījis. Es darīšu to arī turpmāk. Es aicināju arī citus darīt to turpmāk. Jo tā jau mēs viens varam nodot šo zinumu. Būt pašiem labākiem, pašiem skaistākiem, pašiem gudrākiem un priecāties par to, ka mums izdodas tādiem būt un iedvesmot citus tādiem būt. Es gribētu teikt, ka nākošā reizē droši vien es teikšu, misija ne tikai turpinās, bet viņi ir iegājusi arī bezgalības zīmē, jo astotnieki manā statistikā rāda, tās ir bezgalības zīmes, un tā mēs turpināsim. Un varbūt pēc daudziem gadiem tie skaidri, kas bija beigās, par tām prognozēm, par tām izmaiņām, būs reāli. Mēs mainām savu sabiedrību ar savu iedvesmu, ar savu piemēru un savu darīšanu. Nevis kritizēšanu, bet darīšanu. Un tāpēc man šī iespējamā misija ir viena no mīļākajām patronāžām, jo es pats varu piedalīties, un es jūtu, ka man blakus ir daudz cilvēku, kas dara. Gan tie, kas vada šo misiju, gan tie, kas ir vienkārši misija. Es gribu šoreiz arī novēlēt jums visiem veiksmi, un veiksmi gan pašiem, savu pašapziņu kā skolotāju pašapziņu, gan arī veiksmi jūsu skolēniem ar savu skolnieku pašapziņu. Lai visiem veicās, es novēlu jums tiešām veiksmi un veiksmi. Un iedvesmu un iedvesmu. Labdien, es esmu Aleksandrs, es mācīšu bioloģijas un matemātiku, un uz skolu es eju iemācīt pielikt. Tā, izlūdzu uz mani.